Sniedze ir mazs, bet sīksts putns. Pat visbargākajā spēlgonī tai ir labi. Sniedz ierokas biezajā sniega segā un pārlaiž augstumu. Sniedziem palīdz dabas instinkti, pieredze un spēja piemēroties apstākļiem. Uldis Vangalis nevilšus ir pārmantojis daudz ko no šī putna dabas. Savu zemnieku saimniecību Sniedzes viņš izveidojis un attīsta Jelgavas rajona Sesavas pagastā. Tā dibināta jau pirms 28 gadiem. Saimnieks stāsta, ka gribējis nopirkt stilīgas drēbes un krāsu televizoru, tāpēc sāka audzēt cukurbietes. Tas bija smags, bet arī ienesīgs darbs. Kad pārdevis pirmās cukurbietes, sapni par televizoru atlicis. Tā vietā izvēlējies ieguldīt naudu saimniecībā, lai varētu efektīvāk strādāt arī turpmāk. Savu zemnieku saimniecību Uldis Vangalis oficiāli nodibināja 1996. gadā, kad kāda ģimene no Rīgas piekrita izīriet viņam savu mantoto zemi 150 hektāru apmērā. Tas ļāvis pa īstam atspērties. Kad likvidēja cukura ražošanu Latvijā, par kompensācijā saņemto naudu nopircis jaunu traktoru, iepriekšējo cukurbietēm paredzēto tehniku pārdevis un ķēries pie graudu audzēšanas. Uldis ir pieredzējis gan ražas, gan neražas gadus, un par spīti tiem nemitīgi saimniecību attīstījis. Visur zemnieku saimniecībā valda pedantiska kārtība, kuru saimnieks uzskata par vienu no savu panākumu atslēgām, un to viņš māca saviem darbiniekiem. Zemnieku saimniecībā Sniedzes šobrīd apstrādā 1500 hektārus zemes un ir ap 20 darbinieku. Sniedzējs audzē kviešus, rapsi, pupas un auzas. Saimniecība ir kooperatīva Latraps biedrs. Zemnieku saimniecības Sniedzes ir moderna saimniecība, kas attīstās un pilnveidojas. Mums lauksaimniekiem ir dažādas šķēršļu joslas, kur jāpārvar. Tas ir tā kā supermaratons, un tāpēc es noteikti varētu 3 vārdos novēlēt, pārfrāzējot no raidījuma, veiksmi, intuīciju un prātu.